Labdien! Mans vārds ir Valters Gražūs, mācību uzņēmums Viņa partners. Šīs ir mūsu ikmēneša Viņa treneru sarunas. Katru sarunu mēs izvirzam kādu specifisku jautājumu un cenšamies ar mūsu eksperti apspriest šo jautājumu, ko tad mēs varētu ar šo jautājumu risināt. Un šodien mūsu eksperti būs Daina Berga. Un jautājums būs darbinieku iesaiste un atbalsts pārmaiņu laikā. Šis jautājums ļoti interesants, jo no vienas puses mēs ārkārtīgi piedzīvojam laiku, kurā šis pārmaiņas notiek arvien ātrāk un ātrāk, un no otras puses mēs esam cilvēki. Attiecīgi cilvēki ar visām šīm drošības vēlmēm, ar drošības nepieciešamību, ar sajūtām, kurā mums ir nepieciešams process. Un mēs ar Dainu mēģināsim pašķitināt šo jautājumu no tādiem dažādiem skatu punktiem, no uzņēmuma, no vadītāja, no pasaules prakses, no ikdienas pieredzes. Tā kā pievienošu Dainu un ķersimies klāt. Ļausim Dainai pašai stādīties priekšā, un es nedaudz ieskicēšu, kamēr mums Daina pievienojās, ieskicēšu arī tos jautājumus, kas ir paredzēti, jo tas pirmais jautājums mums būs par to, kā neiedzīt darbinieku stresā, man liekas, būtiskais. Daina, sveika! Sveiks, Valter, prieks redzēt. Sveika, apusē. Daina, es nedaudz ieskicēju to jautājumu loku, kas mums plānojās, un vēl nestādīju tevi priekšā, tikai nosauc vārdu un uzvārdu. Izstāsti pati par sevi, kas tu esi un ko tu labprāt stāsti par sevi kā par cilvēku. Labi, esmu coach terapeite jau vairāk kā 18 gadus, un tā ir mana ikdiena. Es uzņēmējiem un komandām palīdzu gan sasniegt ambiciozus mērķus, gan tai pašā laikā kā terapeite pārstrādāt dažādas zemapziņas programmas, dzimtas programmas, dažādas bērnības traumas. Un es teiktu, ka ikdienā es esmu tāda kā pavadone cilvēkiem, lai viņi vienkārši kļūst laimīgāki, veselāki, bagātāki un apzinātāki. Vairāk uzņēmuma vadītāja, 3 bērnu mamma, laimīga sieva, un priecājos, ka varu pieskarties cilvēkiem dažādos veidos, lai tiešām vienkārši viņi kļūtu piepildītāki šajā dzīvē. Daudz lomas. Pirms ķeramies klāt pie jautājumiem, pašai patīk pārmaiņas? Dažādi ir, kad patīk, un ir, kad galīgi nepatīk. Ja šī saruna mums notiktu pēc 7 minūtēm, es tev aicinātu, bet rīkot viņus citās platformās. Nevis Instagramā, bet aicinātu tevi rīkot viņus, kad tas apvienojušās. Tu labprāt piekristu, vai tev būtu tāds jautājums, kāpēc Valters pēdējā brīdī maina kādas spēles noteikumus? Nē, tādos brīžos es piekristu. Un pēc tam tu man noteikti jautātu. Tehniskas lietas man laikam mazāk uztrauc par kaut kādām pārmaiņām. Es vairāk domāju, ja ir kaut kāds tāds ļoti globāls, piemēram, no personīgās pieredzes, tad, kad es vēl biju kāda cita uzņēmuma darbinieks, nevis savu uzņēmuma vadītāja, tad mums vienā dienā, starptautisks uzņēmums, vienā dienā vienkārši atnāca un pateica, ka visa mūsu nodaļa tiek taisīta šodien ciet. Tādas pārmaiņas ir tādas, kas var iedzīt reālā stresā, reālā šokā, un tādas pārmaiņas man noteikti negribētos piedzīvot vēlreiz. Skaidrs. Daina, pirms pirmā jautājuma es vēršos pie mūsu skatītājiem, klausītājiem, kas šobrīd ir Instagramā. Tiem, kas vēlāk klausīsies vai mūsu mājaslapā vai attiecīgi Spotifyā nav šādas iespējas, tie, kas šobrīd Instagramā, es aicināšu jūs uzdot jautājumus vai komentēt. Un tad mēs ar Dainu iespējas robežu arī atbildēsim šo jautājumu. Es vēlreiz atgādināšu par to, ka jautājums ir par to, darbinieku iesaist un atbalsts pārmaiņu laikā. Tas varētu būt gan par to, kā mēs jūtamies pārmaiņu laikā, gan ir tas, ko izdara vai neizdara vadītājs, gan tas, ko drīkst, ko nedrīkst jautāt šiem vadītājiem, vai jebkuru jūsu komentāru patīk, nepatīk, gribu, negribu, būsim priecīgi par jautājumu un komentāru. Ko, Daina, pirmais jautājums ir ar tādu atkal nedaudz garu ievadu. Ļoti bieži uzņēmumos, jau tā kā tu arī minēji šo starptautisko pieredzi, šīs pārmaiņas notiek kādos citos kabinetos. Citreiz tas ir akcionāriem, citreiz padomjas līmenī, citreiz tas ir vadības sapulcē. Un tad jau, kad mums ir tas paziņojums, ka Elons Masks šobrīd visiem sūta e-pastu, ka viņi ir atlaisti, mēs vēl šobrīd tik ātri neesam, mēs to taisam cenšamies sapulcē, bet atnāk un darbiniekiem saka, tagad ir jādara tās pat ne tik skarba lieta kā atlaišana. Jautājums tev, kā neiedzīt šos cilvēkus stresā, jo mēs visi dienas noslēgumā esam cilvēki. Ja? Iedod savu skatu punktu. Kā samazināt šo stresa līmeni un tavs skats uz šo jautājumu?
Jā, man liekas, šī tava piebilde, ka tiešām atcerēties, ka mēs pirmkārt esam cilvēki, ir ļoti būtiska, jo tā, kā tu minēji, tiešām ļoti bieži tie kaut kādi risinājumi notiek tādās telpās ārpusē kaut kur, un tiem, kas to jau ir izdarījuši, izrisinājuši no visādiem skatu punktiem, viņiem tas šķiet ļoti saprotami, vienkārši ejam un darām, ja? Un tad mēs atnākam pie cilvēka, kurš vispār nezina, kāpēc tas ir noticis, kurā brīdī. Viņš nezina, ka varbūt jau pusgadu par to tiek runāts. Viņam tas ir šodien uzlikts kā fakts. Un tādos brīžos tiešām jāatcerās, ka tev priekšā ir cilvēks. Paskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Kāpēc tas notiek tieši šobrīd. Nu, tā kā atrast tiešām šos te vārdus, ka tev priekšā ir cilvēks, kuram tās ir vienkārši no debesīm kaut kas uzkritis virsū. Ja? Nevis uzreiz teikt, kā, ko tu tagad darīsi, jo tā ir, man liekas, lielākā vadītāja kļūda, ka mēs bieži vien uzreiz tā kā, nu tad tagad ir jāizdara tas, uzreiz. Ja? Bet iedot šo te prelūdiju mazliet, vismaz tā kā ievadīt, kāpēc tas tā notiek, kāpēc tieši šobrīd, kā tas skars tevi, kā tas skars tavu nodaļu, kā tas skars cilvēkus, tavus kolēģus, kas tev apkārt. Nu, tā kā, lai cilvēkam iedot mazliet to sajūtu, ka mēs esam padomājuši arī par to, kas tagad vispār notiek. Un no tās savas pieredzes, jā, es tagad patinot atpakaļ atceros, jā, kā mums tas tika toreiz ziņots, jā. Mums nepateica, kāpēc, kas kā, tas tiešām bija tā no zila gaisa, bet kā mūs mēģināja tā kā dabūt tajā, nu, ka viss tomēr ir labi, tad mums teica, bet mēs esam padomājuši par jūsu drošības paketi 3 mēnešiem uz priekšu. Nu, tā kā mēģināja tās fiziskās lietas uzreiz pievilkt klāt. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi katram cilvēkam, ka tu viņam uzreiz paskaidro, nu, kā tas tevi fiziski var skart. Ja? Tas, ar ko es saskāros, piemēram, tagad arī, kad ļoti daudz uzņēmumi pārgāja Covida laikā uz attālināto darbu, ja? Tad ir cilvēki, kas attālināti perfekti strādā. Ideāli, neviens viņu netraucēs, es izdarīšu, rezultāti ir vēl augstāki. Bet ir cilvēki, kas attālināti vispār neprot strādāt. Un, kad tu viņam saki, ka tu no pirmdienas būsi vienkārši ofisā, tad nu, tev viņam ir maksimāli jāiedod to, ka rekurs sistēmas, pie kurām tu strādās. Reku tev mentors varbūt, kas tev palīdzēs pirmajā nedēļā ievadīs, kā tā strādāšana notiek. Tev vairs nebūs tur katru dienu ar čipu jāpaziņo, ka tu 9 ierodies kabinetā. Tā kā, jā? Nu, tādas fiziskas lietas, ka viņš saprot, ka viss labi, varbūt būs sarežģīti, bet es tikšu ar to galā. Nu, šis skan ļoti labi, jo jāatzīst, gatavojoties šai sarunai, lai arī es jau pēdējos pietiekami ilgus gadus vairāk esmu vadītāju lomā, tomēr man gribās vainot tos vadītājus sevi tai skaitā, kur pirmais, es domāju, viena 80% kļūdas jāuzņemās tomēr ir vadītājiem. Jo tas, ko arī klausoties tev, man vēlreiz norezonē, jo pirmkārt, jā, lēmumi tiek pieņemti kādā vadības akcionāra vai kurā valstī, savukārt fiziski pārmaiņas ietekmē citus cilvēkus, jo bieži vien tie paši vadītāji, kas pieņem šo pārmaiņas projektu, viņš jau fiziski tik daudz neizjutīs šīs lietas, jo fiziski ir jādara, tas ir viens. Otrs ir pats starp jautājums tev, jo tas, kas man noteikti norezonē, ir tāds, ka vienmēr atcerēties par laika proporciju. Jo bieži vien augstākā līmenī, nu pat ja tas ir vidējais līmenis, tās pārmaiņas tiek vadītāju galvās vai sapulces domāts mēnesis, 2, 3. Un tad mēs cilvēkiem to pasakam nedēļas laikā, ka tas ir jādara. Tas, ar citu pasaka starp jautājums, nu iedomājies, ja vadītāji paši par to ir sprieduši 3 mēnešus. Cik man vajadzētu paredzēt laiku, kamēr es ieviešu šīs pārmaiņas ar cilvēkiem, ir kāda proporcija, tu esi dzirdējis kaut kur? Tātad, teorētiski es neesmu dzirdējis, kā tas notiek, bet es varu padalīties ar praksi. Jā, piemēram, vienā ražošanas uzņēmumā arī tur tiešām bija tā, ka mēs 1,5 mēnesi strādājām ar dažādiem līmeņa vadītājiem par to, ka šāda veida izmaiņas tiks ieviestas, jā, un tad mēs arī liekot plānu, kā viņi to tālāk nodot darbiniekiem, tad mēs ielikām, nu tā kā, ka praktiski tas pats 1,5 mēnesis būs tā kā, lai šīs pārmaiņas īstenotu. Tad es teiktu, ka ideālā gadījumā mums vajadzētu, nu tā kā, ja ne 1 pret 1, nu tad vismaz 3
trešā daļa laika paredzēt, ka tu varēsi tā kā, būt tas pārmaiņu process. Un tas ir tas, ko es esmu tiešām redzējis arī Vācijas uzņēmumos strādājot, ka viņiem ir atrunāts tā kā pat instrukcijās un visā tas laiks, kas notiek pirmajā mēnesī šajā pārmaiņu projektā, ja? Kas notiks otrajā mēnesī pārmaiņu projektā. Tā kā ar domu, ka tev tagad nav visa pasaule jāizmaina nevienā brīdī. Šis ir labs komentārs. Es arī, man nav prātā konkrēta statistika, bet es domāju par to, ka pat ja mēs prātā es tā pēc savas loģikas, es domāju, 1:1 ir minimums. Jo kādreiz pat es domāju, ka vajadzētu būt 1:2, 1:3, kur tā mazākā daļa ir tas, kur tas lēmums tiek pieņemts un ilgākā daļa. Bet šis ir tāds labs, tā arī tehnisks jautājums atcerēties. Ja mēs par to spriedām 3 mēnešus, tad mums ir vajadzīgi 3 līdz 6 mēneši, lai vispār mēs panāktu kādu kustību. Jā. Otrs, tas, ko man norezonēja, tas, ko tu teici, es arī saviem vārdiem pateikšu par to, ka, varbūt tas skan šobrīd pārāk vienkāršot, bet es domāju arī, ka tam vadītājiem nākot uz to sapulces vai paziņojot cilvēkiem, netik daudz jādomā par pretošanos, par šiem negatīvo uztveri vai cilvēkiem, bet patiesībā ir jāpadomā no šī jautājuma, kā noņemt šo stresu, kā samazināt šīs bailes. Jo tas, ko tu teici, mēs gribam drošību. Tad man iepriekš jāpasaka, ka būs pārējais periods, nebūs. Būs izmaksas naudas vai nebūs, mainīsies kaut kas vai nemainīsies. Jā, šis arī, man liekas, tāds ļoti svarīgs process ir. Jā. Labi, Zini, es to salīdzinātu ar, tad, kad mēs gatavojam biznesa plānus uzņēmumiem. Jā? Mums vienmēr ir šī sadaļa risku vadība. Jā, minimālais risks, kā to preventīvi varētu novērst. Un šeit, manuprāt, arī, kad mēs domājam par pārmaiņu paziņošanu, tad vajadzētu vismaz kādu no uzņēmuma, vai tas ir HR vadītājs vai kas, kurš paņem uz sevi sarakstīt šos te risku vadību. Jā, kas notiek, ja mēs to izdarām, kas notiek, ja mēs tā izdarām, kā tev vajadzētu preventīvi, lai tu šeit cilvēku nesastresotu galīgi, ka viņš neaiziet mājās un neuzsprāgst. Jā. Tā kā tāds prevencijas solīša, lai tu saproti, ka jebkurā gadījumā cilvēka resursi un tas, kā viņš tagad ieviesīs šīs tavas vēlamās pārmaiņas, tas ir prioritāri par visu. Man vēl jautājums, pilnīgi piekrīt par risku vadību, un es domāju, ka jā, tā ikdienas steigā tam nepietiek laika vai nepietiek to realizēt, bet tas ir tāds labs punkts, ko turēt, un to var izdarīt arī ne tik sarežģītā veidā pavisam, jā. Tas vēl tie jautājumi, kas man norezonēja, ir jautājumi, ko tu minēji, kāpēc. Otrs jautājums varētu būt, ko mēs gribam vai kas ir jāsasniedz. Un tad trešais līmenis jau ir cilvēks jau interesē, kā to darīt, kā man ielādēt to sistēmu, kā man veikt šīs izmaiņas. Un tevi klausoties, es tā mēģināju atcerēties tās savas pieredzes. Visticamāk jau tas pārmaiņu pasniedzējs vai vadītājs, viņš jau aizrāvusies kādā no šiem posmiem. Kādam ļoti patīk stāstīt vīziju, kāpēc, un cilvēks saka, labi, sapratu, bet ko man darīt? Atbildes nav. Kā man to realizēt? Un tad viņam liekas muļķīgi. Un cits savukārt iet no apakšas. Viņš tik ilgi stāstīs, kā to darīt, un cilvēki jautās, kāpēc. Jautājums tev, kā tu domā, kā atcerēties šīs proporcijas? Un vai vispār to viens cilvēks, viens vadītājs vai viens nodaļas vadītājs spēj līdzsvaroti iznest visus šos 3 jautājumus? Kāpēc, ko un gal beigās kā? Es domāju, ja vadītājs ir tāds, kas tiešām tam jautājumam pieiet apzināti, ka viņš gatavojas tiešām šīm pārmaiņu ieviešanas procesam, viņš var arī pats to visu izdarīt. Ja? Tad viņš vienkārši tiešām padomā to, kāpēc, tad viņš ļoti precīzi saprot. Un es vienmēr saku, labi, jau pat rakstiski un parādīts uz sienas slaidos, kāpēc tas tagad tā notiks, ja cilvēkam gan vizuāli, gan audiāli. Ja? Otrkārt, ja viņam ir precīzs jau plāns, kā mēs to īstenosim, viņš arī var parādīt viņu arī slaidos uz sienas, kā mēs to darīsim, jā. Un visas šīs drošības robežas, viņš tos riskus jau uzreiz parāda, kā mēs tagad to visu apiesim, lai tev viss ir labi. Ja vadītājs tāds apzināts, viņš var to arī viens pats izdarīt, bet tas, laikam, ir atkarīgs no to pārmaiņu apjoma un tās ietekmes robežas, jā. Jo, ja tas ietekmēs, vienu nodaļu, kurā ir 3 cilvēki, tad es pieņemu, ka tur ir, tie netik daudz tie solīši,
tās izmaiņas apjomu, jā. Bet, nu, ja jāstājas ir 100 cilvēku priekšā, kur ir dažādas nodaļas starptautiskā līmenī, vietējā līmenī un tā, nu, tad es domāju, ka tur tam vienam vadītājam būs nu, ļoti jāpacenšas, lai viņš viens pats ar to tiktu galā. Drīzāk tomēr jāsauc ir jau savi apakšlīmeņa vadītāji, un katrs tad uzņemās to kaut kādu lomu, kā viņš aiznes to informāciju. Un varbūt pat tieši tā, kā tu minēji, jā, ka tomēr arī tas pasniegšanas veids mums katram cilvēkam, nu, ir citādāks, jā. Un varbūt, ja vizionārs, viņš tā kā vairāk parāda to vīziju, uz kurieni mēs iesim, jā, un tad, nezinu, HR nodaļa, tad viņi tā kā vairāk par tām drošības lietām pateiks un apčubinās, kā ar tevi viss ir labi, jā. Un tad mārketings pateiks, tad, nu, kā mēs to tagad, nezinu, visu ieviesīsim klientiem. Ja? Un tad tā kā uzreiz rodas tāda varbūt lielā bilde, ka, ok, un tad mēs redzam arī, ka viņi savā līmenī arī ir, nu, tā kā domājoši vienā virzienā. Jo, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jā, tā kā, ka, ja mums tiešām ir tāda, nu, liela komanda, kurai mēs tās pārmaiņas ieviešam, ka, lai nav tā, ka tikai no viena cilvēka visiem viss uzreiz nokrīt, jā, bet tomēr ir tas viens, viņš varbūt nodot vienai līmeņu vadītāju komandai, un tad viņi arī vēl tālāk ir gatavi nodot. Nu, tā kā, lai tas tāds kā zirnekļu tīkliņš, ka, jo, man liekas, lielāks cilvēku daudzums šeit būs iesaistīts, jo tā apakšējā daļa viņa tā, ok, nu, viņiem vismaz ir skaidrs, kas jādara. Nu, tāda, man liekas, iekšējās miera sajūta būs lielāka. Tā ir, jo nu, šobrīd tevi un sevi klausoties, man iekšējā sajūta tomēr saka, ka diez vai viens cilvēks spēja atbildēt, kāpēc, kas ir jāizdara un vēl kā ir jāizdara. Ja es teiktu, ideālā variantā tomēr mēs to detalizāciju paskatāmies, jo pamatā jau tehniskiem cilvēkiem būs grūtības ar kāpēc, vizionāriem būs grūtīgi ar kā, ja, un savukārt vides līmenis varētu pateikt. Ļoti labi. Nu, saka, otrais jautājums. Mēs, protams, šo jautājumu mēģināsim paskatīties gan no vadītāja puses, gan no cilvēka puses, bet tam arī no tādas personīgās dzīves, no privātās dzīves līmeņa. Tas otrais jautājums sakojoši, ka nu, pieņemsim, mums ir tas retais labais vadītājs, kurš mums ņem vērā laika proporciju, ir sagatavojis uz atbildi, ir sagatavojis visu šīs skaistās lietas, un pretīm viņam ir cilvēki, kuri saka, nē, latviski ir labs vārds spītējās. Mēs varam, protams, citādus sinonīmus veikt. Ko tu ieteiktu šajā situācijā, tavas domas? Un varbūt šīs situācijas mēs jau varam lēnām skatīties no abām pusēm, gan no šī vadītāja, gan no darbinieku puses. Ja? Nu, es teiktu, ka tam vadītājam, nu, principā jau uzreiz būtu jāparedz, ka būs tie, kas spītēsies, jā, tieši par to risku vadību runājot, ka noteikti nu, nebūs tā, ka visi tagad uzreiz, urā, beidzot mums ir pārmaiņas uzņēmumā, jā. Noteikti būs daļa, kas priecāsies, un daļa noteikti būs tā, kas tā kā, nu, ļoti stagnēsies un negribēs neko mainīt. Un tad jau domājot par šo informācijas pasniegšanas veidu, noteikti būtu jāiekļauj gan vieni, gan otri, kā viņi varētu reaģēt. Ja? Un es teiktu, ka ar šiem spītēkļiem ir tīpaši, jā, tad ar viņiem noteikti būtu jāplāno arī kaut kādas individuālas sarunas, jo arī pēc pieredzes uzņēmumos, ka ja mēs ar to vienu, kurš liekas, nu viņš tur kaut ko pabļāva, bet droši vien nomierināsies, ja mēs ar viņu tā kā neparunāsim pēc tam un neizvadīsim to procesu, kas viņam tur patiesībā iekšā sēž, nu kāpēc viņš tieši tā uz to visu reaģē, tad viņš pamazām sāk saindēt visu komandu. Un it īpaši, ja tas uzņēmumā ir tāds pelēkais kardināliņš, jā, viņš ļoti ātri var tā kā pārvērst to, ka visi pārējie, pat kas bija priecīgi, kļūst vairs nepriecīgi. Ja? Tā kā šī te individuālā saruna ar tiem, kuru mēs redzam, ja mēs tikai redzam, ka mums viņš ir svarīgs mūsu uzņēmumā, jā, ka viņš tiešām turpina šīs pārmaiņas arī ieviest kopā ar visiem, tad vienoties par šīm individuālajām kaut kādām sarunām. Vēl, ko esmu pamanījusi, ka bieži ir vērtīgi piesaistīt kādu no malas cilvēku, ja, kas ir tā kā gan šīs informācijas tā kā nodevējs, ja, gan arī tas, kurš varbūt mazliet mentorē to procesu, kā tad šīs pārmaiņas tagad tiek ieviestas, jo tad mēs varam tā kā no malas ieejot, pirmkārt, tās emocijas vieglāk varbūt cilvēkā uztvert. Jā, tā kā, ja viņš būs gatavs, ka viņam kādam gribas pažēloties, jā, tā kā pateikt, ka nav viss labi, kā jums šķiet, jā. Tā kā mēs varam ātrāk uztvert. Un otrkārt, varbūt tad
vienkārši sekojot viņam līdzi, skatīties, tā kā, kā viņš mainās šajā procesā. Ja? Un te atkal tas pats, ar ko mēs sākām jau runāt, ka arī dot cilvēkam laiku. Jā, jo ir cilvēki, kas ļoti ātri pārmaiņām iet uz priekšu, jā, un ir tie, kuriem tiešām tas ir tāds milzīgs iekšējais process. Jā, un no tā, cik mums šis darbinieks ir svarīgs, es teiktu, jā, ka ir jāskatās, ka varbūt kādam tiešām vajadzēs ilgāku laiku pie tā visa pierast. Līdz ar to tāda šiem stītniekiem, ja mums šie cilvēki, es vēlreiz tā kā piebildīšu, ja mums šie cilvēki tiešām ir svarīgi, ja, ka viņi paliek un viņi turpina visu šo īstenot, tad viņiem vajadzētu noteikti pievērst šo individuālo uzmanību. Vai no paša vadītāja puses, vai no kāda, kas kā mentors ir tā kā komandā, kurš nozīmēs kā pārmaiņu ieviesējs mentors, ja, vai vispār no kāda cilvēka no malas, tā kā lai cilvēks maksimāli sajūtas droši, ka viņš var arī izpaust savas emocijas, ka viņš var arī parādīt, ka viņš ar kaut ko nav apmierināts. Jā, paldies tev. Es pievienošu pāris analoģijas no savas puses, jo es domāju, ka tas psiholoģiski grūtākais ir pieņemt, ka ja kāds runā pretīm vai skaļi, vismaz ar ķermeņa valodu izrāda, ka nepiekrīt, tā ir laba indikācija. Es domāju, tādā mazu bērnu analoģijā jāuztraucās, kad ir klusums istabā, ne tad, kad māsa ar brāli kašķējās. Un patiesībā, ja klusums norāda, ka visticamāk tās sarunas būs kaut kur citur, tā ir viena lieta. Jā. Otrs arī man norizonēja tevi stāstot, ka nesen strādāt ar kādu vadītāju grupu, tur bija tāda arī neliels tāds prezentēšanas treniņš un arī sapulcēs ziņu pasniegšanu, un mēs secinājām tādu interesantu, tad viena kopēja ļoti lieta, ka intuitīvi, ja kāds mums runā pretī, mums gribās izveidot argumentus vai sarunā runājot aiztaisīt muti šim cilvēkam cietu, mēs momentāli cīnamies. Un tas, ko mēs toreiz vēlreiz akcentējam, ka līdzīgi aktīvā klausīšanās, tas pirmais solis ir saprast. Izstāsti vairāk, jo varbūt viņam ir taisnība, bet tiešām no sirds viņam ir taisnība. Jā, un tas, ko es sadzirdēju no tevis vēl ir, ka arī necīnīties šīs publiskās cīņas. Ja? Ir šis 1 pret 1 vai tas smagais vārds arī radītu atbalsta vidi. Jā, radītu atbalsta vidi, jo kas ir interesanti, tad gatavoties šo sarunu, es būtu to pāris piemērus un tad nokomentēju tev vēl sakāms, jo tagad mēs vadam mācības par pārmaiņām. Bieži vien viens no izaicinājumiem ir tāds, ka mācībās nonāk punkts, ka cilvēks saprot, kādas tās pārmaiņas, cik viņš grūti, paskatās visas līknes, komunikāciju, cik reiz ir jāsaka, un tas sākās tā reālā dzīve. Un tad pietrūkst tas atbalsta punkts, tas, ko tu teici 1-1, jo es arī nebiju tādā griezumā paskatījies, es paskatījos šodien, ka Google, piemēram, bija tāds projekts kā Thanks God is Friday. Ar domu, ka piekdienās cilvēki varēja panākt, un bija sesijas, kurā viņi varēja pastāstīt, cik viņiem grūti un kas nestrādā nedēļas nogalē. Microsoftā bija Wellbeing Days, Coaching Culture, Spotifyā bija Little Wins Matter, kas nozīmē, ka viņi arī līdzīgi nedēļas nogalē panāca un paskatījās mazās uzvaras, kā viņas ietekmē šīs lietas. Bet, respektīvi, tika radīts projekts, tika radīta vide. Un pēc būtības es paskatījos visas lielās visu lielo uzņēmumu. Tur bija Pixars, Airbnb, pat Volkswagen. Volkswagen bija domājis, ka pārmaiņu laikos viņi slēgs serverus ārā, lai labūtīgi, lai 5:00 neviens vairs nesūta pēc 5 e-pasta. Viņi sāk birt 8 no rīta. Bet es tev tas, ko tu dzirdi, arī tas, ko teici 1 pret 1, ir radīta šī vide. Ir radīta šī vide par to, kā tad atbalstīt šos cilvēkus. Latvijas sakot, kur viņi var pačīkstēt, kur viņi var izsūdzēt, kur viņi var racionāli paskatīties, kam sanāk, bet es tev tā vide ir vajadzīga. Ja tā vide nav, tad tā cīņa notiek, bet viņa notiks aiz slēgtām durvīm kaut kur, aiz slēgtām durvīm. Nu labi, jā, un es to pacerēties tiem vadītājiem. Saki. Pēc tādas lapas prakses, jā, tā kā es tiešām to piedzīvoju vienā uzņēmumā, kur mēs ieviesām tādu pilnīgi pozīciju uz pārmaiņu laiku. Viens no tā kā HR nodaļas cilvēkiem, mēs viņam iedavām tādu pozīciju, ka viņš ir pārmaiņu mentors. Ja? Un tad jebkurš cilvēks tā kā visu tos 1,5 mēnešu laikā varēja nākt un pie viņa griezties, un viņš pats arī tā kā visu maksimāli fokusu bija uzlicis to, tā kā, lai visi šie te, kuriem tā kā redzējās, ka viņiem kaut kas tur tā kā ne līdz galam iet, ka viņš tā kā ik pa laikam pienāk, pajautā, parunā individuāli un tā tālāk. Un manuprāt, ka tas ir tas svarīgākais, tas atkal faktors par to cilvēcīgumu. Jā, tā kā apzināties, ka tad jebkurš, kurš mums šajā uzņēmumā ir svarīgs,
tad mēs viņam pieskaramies un sajūtam, ka viņš ietver mums kopā roku rokā. Jā, ļoti labi, paldies. Jā, savā ziņā mums ir jāpadara leģitīms, jālegalizē, jāpasaka, ka tas ir normāli, jānormalizē pēc mūsējiem teiktiem. Tas ir normāli jautāt, tas ir normāli pie kā cilvēku vērsties. Nu, ko? Pilnīgi noteikti, jā. Pārslēgsimies uz cilvēka kurpēm. Ja? Uz cilvēka kurpēm, jo labi vadītāji, un mēs jau secinājām, ka viņi nemāk savu darbu, un ja viņi detalizētāk citreiz izdomāt un vadīt, tur būtu vienkārši. Bet patiešām, es pat no vadītāja puses gatavoties sarunai secināju, ka 80% vainas ir jāuzņemas no vadītājiem. Mēs neesam izdomājuši, ko darīt, kā darīt, nav šīs atbalsta vides, ir vēlreiz 70-80% noteikti. No darbinieku puses, un tagad skaties, es sākumā, lai to tiltiņu uztaisīšu kā no vadītāja, bet tev jau lūgums skatīties no darbinieku. Skaties, man kādreiz ir izbrīnījis arī par to, ka cilvēki nepieņem, viņi pretojas kodam savām darbībām vai pretdarbībām, citreiz izliekās, ka nekas nav notikusi, bet kas man kādreiz tā ļoti vienkāršot joprojām turpina izbrīnīt ir, kāpēc nav tāda arī konstruktīva dialoga? Kāpēc šis cilvēks nejautā, hei, Valter, pastāst vairāk, vai šis nav skaidrs, vai pastāst, kāpēc? Un ne cīņas faktorā, ne pārmetuma faktorā, bet tādā konstruktīvā veidā paskatāmies, kā labāk. Iedod savu viedokli, kāpēc nenotiek šī saruna no otras puses. Atkal tie sliktie vadītāji uzvelk žaketi, savelk pieru un ar viņiem nav iespējams runāt, vai baidās. Kāpēc? Kāpēc nenotiek divu pieaugušu cilvēku sarunas? Visbiežāk tās ir kaut kādas zemapziņas programmas, kas mums ir visiem, katram ir savas, un darbinieku ādā visbiežāk tas ir par to, ka es nevaru pateikt, ka es kaut ko nesaprotu, es nevaru pateikt, ka es kaut kur kļūdījos, jo tad es būšu slikts. Ja? Un te ir tās iekšējās bailes, ka tad es nevis. Mūsu gadījumā mums liekas, ka tu atnāc parunāt, es tieši otrādi novērtēju, ka tu gribi iesaistīties procesā, ka tu gribi izprast līdz galam, ja? Bet no darbinieka viedokļa, viņš savā zemapziņas blokā sēž, ja? Ka tad mani uztvers, ka es varbūt neesmu pietiekami gudrs, neesmu pietiekoši varošs, vispār kā es varu, visi sapratu un es nesapratu, tas nozīmē, ka es tāds niecība, ja? Un tad tur uzreiz atverās viņa dažādas programmas, kāpēc cilvēks tā nedara. Un atkal, ja mēs skatāmies no tāda apzināta vadītāja puses, kā viņš var šādiem cilvēkiem palīdzēt, jo tādi noteikti mums ir visur, mēs visi ar kaut kādām programmām savām dzīvojam, ja? Tad tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam arī kolēģi, ne tikai vadītājs darbiniekam, ja? Bet kolēģis kolēģim, ja? Mēs varam viņam tiešām teikt, ka šeit nav pareizu un nepareizu jautājumu, ja? Nav pareizi vai nepareizi tā kā gājienu. Mums ir svarīgi, lai mēs visi tā kā kopīgi aizējam līdz tādam rezultātam. Tāpēc, ja tu kautrējies vai tev baidies aiziet parunāt ar vadītāju, parunā ar mani. Jā, tā kā pastāsti man, tā kā varbūt atrast, ja viņam tiešām ieslēdzas, ka viņš nevar uz augšu to visu nodot, ja, tad savā horizontālā līmenī, ka viņš ar kādu var par šīm lietām padalīties. Un es teikšu, ka ir pieredzes pat tādas ļoti labas, kad pateicoties tam cilvēki patiesībā pat dziedina šīs savas traumas tādā veidā, ja, ka viņš tā kā iemācās sākumā runāt horizontālā līmenī, viņš šeit atrod kādu, kas tā kā, ir gatavs viņu sadzirdēt, uzklausīt, un tad vienā brīdī viņš ir gatavs arī runāt uz augšu. Interesanti, jā, jo šis ir vienlaicīgi interesanti un, man liekas, kļūst arvien sarežģītāk, jo katram mums ir šīs bērnības zemapziņas un cita veida traumas un citādi patiesie psiholoģisko iemeslu. No otras puses atkal, mēs no vienas puses vainojam to vadītāju, bet no otras puses viņš arī nav mūsu ārsts, mācītājs, terapeits vai tētis, mamma, viņam arī nav jāārstē mūsu šīs traumas vai nekad ir. Bet tas, ka to saki, tad tas pirmais līmenis būtu horizontāli, ja? Mēģināt konstruktīvi aprunāties, nevainot, varbūt nežēlot, neiet tādā negativismu kultūrā, bet kā tu domā, kā tu redzi, kur tu pirmo varētu darīt, es tev veicinātu šo horizontālu. Labi. Kas ir otrs solis? Es iedomājos tad vēlreiz. Es tagad mēģinu sev vizualizēt, es sēžu sapulcē, tas vadītājs atkal runā savas muļķības, atkal savas vīzijas ir. Es baidos viņam pateikt, ja viņš izskatās vai nu dusmīgs, vai nu briesmīgi gudrs, vai nu muļķis kaut kāds ir. Ar kolēģi parunājos. Kas ir nākamais līmenis? Es varu kaut kā tomēr vērties pie tā vadītāja. Un kas būtu tie vārdi, ko viņš saprast? Tavuprāt?
Ja, te atkal redzi, ir ļoti būtiski, vai vadītājs ir atvērts, ka pie viņa atnāks šādi cilvēki. Ja? Jo tas, ko tu tagad minēji, ja vadītājs tiešām ir tāds īgņa un viņš tikai visu noziņo un aiziet prom, tad pie viņa pat ne jebkurš pat drošs darbinieks nekad neaizies. Ja? Bet ja vadītājs pasaka, tā kā, un tad šobrīd, nu, piemēram, mums tā ieviešanas kultūra ir tāda, ka ceturtdienās no 10:30 līdz 12 man ir atvērtās durvis, lai jūs jebkurš varat pie manis nākt. Ja? Tad tas jau ir veids, kā mēs varam veicināt to, ka var atnākt. Ja? Vai tagad paskot, kur mums ir e-pasts, kur būs tagad, nezinu, pārmaiņu problēmas, ja? Tāds tur, un jūs visi tur varat atklāti visu sūtīt, tā kā pat ja anonīmi, tā kā vai kaut kā, ka man netiks tur teikts, kas tas ir, bet mēs tā kā šo jautājumu pārslēsim. Atkal, tas ir par to, tā kā, kas ir tie instrumenti tam darbiniekam, ar kuru palīdzību viņš var, nu, tā kā tomēr pieklauvēt. Jā, nevis, ja pat viņš nav gatavs tā kā uzreiz iet un runāt, bet vismaz pieklauvēt, aizsūtīt savu jautājumu, tā kā atnākt atvērtās durvīs, kaut ko pārunāt. Nu, tā kā, ka viņam ir kaut kādi mehānismi, kā viņš tomēr var tikt sadzirdēts. Jo, manuprāt, arī šo pārmaiņu ieviešana, kas ir tāds ļoti būtisks faktors, ka mums bieži vien šķiet, ka tas, kā mēs nodevām informāciju, ka cilvēks tā arī saprot. Ja? Un tas arī varētu būt viens no soļiem, ka tad, kad visa informācija viss nodota un tad mēs tā kā vienkārši uzjautājam šiem atslēgas cilvēkiem, tā kā tu saprati, tad kāpēc tas viss notiek, kā mēs tagad darīsim, un bieži vien tad no to atslēgas cilvēku mutes to dzirdēt, tad arī šie visi pārējie, viņi arī sāk vēl labāk saprast, kāpēc viss tas notiek. Nu, tā kā, jo no tā augšējā līmenī mēs esam tā kā aizgājuši mazliet zemākā līmenī, kur viņš tā kā jūtas, nu, savā tā kā mežiņā. Tad tas tā kā šī te, nu, tiešām saviem vārdiem, nu, tad kā tu to tiešām saprati, jā, kā tas viss tagad notiks. Un vēl es laikam piedāvātu, nu, tā kā kaut kādu arī psiholoģisku atbalstu tiem, nu, kuri tiešām galīgi netiek ar šīm pārmaiņām galā. Jā, jo viena lieta, kad mēs mentorējam uz kaut kādām konkrētām darbībām, bet ja mēs, piemēram, redzam, ka, nu, šis cilvēks, nu, viņš tiešām jau emocionāli vienkārši sprākst par visu, tad, nu, visdrīzāk tur ir vajadzīga no malas iesaiste. Un tad atkal pateikšu par vienu piemēru, jā, vienā ražošanas uzņēmumā, tad viņiem visiem pārdošanas cilvēkiem tās pārmaiņas tika nodotas un, principā, 90% pieņēma ļoti atvērti un viss labi, bet nu, divām dāmām tur nu, tīpaši redzējās, ka viņas sāk reāli stresot, viņas sāk uz klientiem uzbļaut. Nu, tā kā ļoti daudz tādi faktori. Un ja mēs viņus nepamanām, tad mēs ar to reāli tas darbinieks, viņš var sagraut visu viņu klientu uzticamības struktūru, kas ir pirms tam veidota. Ja? Un tāpēc, tā kā pat ja kolēģi pamana, ka nezinu, viņa tiešām kļūst vienkārši, nu, kā sērkots, viņš tikko paskap uzreiz uzsprāgst. Un tad varbūt vienkārši nozīmēt viņam, nu, lūdzu, aiziet tur pie psihologa, tā kā mēs esam gatavi tev arī būt šīs izmaksas nosakt, bet mēs gribam, lai tu jūties labi šajā uzņēmumā, jo mēs redzam tavu vērtību. Un tādos brīžos, nu, tā kā, jā, varbūt veicināt arī šo kultūru, ka cilvēks, ja viņš nav gatavs uzticēties šeit ar visiem, padalīties savā kolektīvā, nu, tad viņš varbūt vienkārši aiziet un cilvēkam pilnīgi no malas tā kā izstāsta, kas ar viņu šobrīd notiek. Ļoti labi, ļoti labi, jo tas, ko es sadzirdēju par to, ka, nu jā, tas zinām vērā atgriežas pie tā paša, ka radīt vidi, pat ja šī saruna vai kultūra nav iespējama, tad mūsdienās jau ir iespējams radīt šo digitālo vidi, ja mēs radam tur anonīmu e-pastu vai survei, nu vienalga kādu rīku, kurā cilvēki ar kaut ko rakstīt, un tomēr mēs esam atbildīgi. Mēs varētu būt atbildīgi no abām pusēm. Vai viena puse to veidot, vai cilvēku pusē savukārt būtu ierosināt, ka mums nepieciešama tāda vide, kurā mēs to fiksējam, pat ja tās nav sarunas. Jā, tas arī bija ļoti labi. Jā. Otrs, tas, ko tu teici, jā, ļoti bieži, bet atkal jāsaka, tas akmens jāmet tiem vadītājiem. Ļoti bieži ir tā, ka resursi, jā, mēs aizmirstam par resursu. Par resursu, kādreiz viņš ir finansiāls materiāls, kādreiz viņš ir psiholoģisks, jā, ka tu nodrošini šo resursu. Lūk, ir psihologs, un tas nav kauns. Man ļoti norzināja tas teikums, ko teica. Mums ir svarīgi, ka tu jūties labi. Mums ir svarīgi, ka nevis mēs tur visi kaut kādā mirklī. Jā. Nu labi. Nu palīdz man skaties, Daina palīdz vēl noslēdzot šo, tad es tevi došu uz sarežģītā gadījumu vēl. Noslēdzot šo sadaļu.
Ja nu tomēr tā vide ir tāda, nosauksim daļēji atvērta, ka tas vadītājs nav pavisam negatīvs, bet arī kultūrā nav, ka mēs runājam viens ar otru, un arī cilvēks nav pieredzis. Viņam nav bijis dzīvā situācija, ka viņš iet pie vadītāja un teica, hei, tu neesi izdomājis šo, kas ir tas konstruktīvais veids, kas ir tā valoda, ko tie vadītāji saprot, ko tu ieteiksi šiem cilvēkiem, ar kādiem vārdiem varbūt pat vērsties pie tā savu vadītāju? Ja mēs tādu apzinātu pieeju ejam, jā, tad cilvēkam vajadzētu tā arī teikt, ka es, piemēram, vēlos, lai šīs izmaiņas tiešām tiek ieviestas uzņēmumā, bet es nesaprotu, kā man to tagad izdarīt. Pat, ka man ir priekšā plāni, detaļas un visu, man visu kā vadītājs esi iedevis, bet es esmu apjukumā un runāt par šīm te savām emocijām, jā. Es esmu apjukumā. Vai es jūtos strupceļā, jo tu man saki tagad, ka mēs darīsim šādi, klienti man tagad no manis sagaida šādi, es nesaprotu, uz kuru pusi tagad virzīties, jā, man varbūt nepietiek kaut kādu resursu, man varbūt nepietiek kaut kādas skaidrības tādas, jā, vai mēs varētu kopīgi izdomāt, kā šo labāk risināt. Ja? Tā kā, runāt tiešām par savām emocijām, bet, te atkal, jā, ja tā vide nebūs radīta tāda, ka es drīkstu runāt par savām emocijām, tad visdrīzāk es šo pārmaiņu procesā vai nu es iznīcināšu sevi, jā, tas nozīmē, ka es beigās no turienes aiziešu projām, vai nu es varu kaut kādu to ķēdītes posmu iznīcināt, ka kaut kas klientiem, piemēram, netiks nodots tā, kā vajag. Te viena tāda, es arī ļoti gribu piebildu no darbinieku puses pateikt. Tas, ko es redzu, kas vēl rada ļoti lielu tādu stresa pakāpi pārmaiņu brīžos, ir tas, ka nav kaut kādas vienotas sistēmas, kā darbinieks nodot arī klientiem vai sadarbības partneriem šo informāciju, ka mums notiek pārmaiņas. Un tad sanāk, ka tie, kas ar viņu, tie, ar ko viņš ikdienās komunicē, viņi jau nezina, kas jums tur tagad notiek. Jā, un viņi tev kaut ko jautā, un tu sevi iedzini vēl lielākā stresā, jo tev nav pateikts, ko tad mēs viņiem vispār sakām. Un tad, manuprāt, par šo arī ir noteikti jāpadomā, un ir tīpaši tas skar tiešām pārdošanas nodaļas, jā, kad viņiem, piemēram, viņiem ir pateikts, ka mēs vairs nestrādājam ar Latvijas klientiem. Jā, tev katru dienu Latvijas klients zvana. Jā, un tas cilvēkā rada vienkārši nenormāli iekšējo stresu, jo melot negrib, ko pateikt nezina, jā, līdz ar to, tas varbūt arī kaut kādas vienkārši rakstītās instrukcijas, tad, ko darīt, kam ko nodot, tā, lai cilvēks sajūtas, ka viņam ir tiešām skaidrība par to, ko mēs darām. Es arī, zinām, tas atgriežas tomēr arī pie tā pārmaiņu sākuma, vai vadības līmenī, vai komandai kopā tomēr izdomāt pilnu šo 180 vai 360 grādu plakne, ja? Kas tas ir no uzņēmuma viedokļa, kas tas ir no procesiem, no ikdienas darbības, kā tas izskatās no ārpuses, vai tas ietekmē, ko darīt, ja? Tad tas ir viens. Un otrs, es zināmā mērā... Saki. Jā. Un šie te mazie pieturas punktiņi, piemēram, mēs tur liekam, ka katru nedēļu otrdienu 9 mēs sanākam un skatāmies, kā šīs pārmaiņas tiek ieviestas. Jā, un tas arī varētu būt tas pieturas punkts tiem, kas nav runātāji un paši neies ar vadītāju runāt. Jā? Bet tajā tikšanās reizē viens kaut ko pateiks otrs, un es tad vēl, ziniet, to pamanīju. Jā, un tad ir šie pieturas punktiņi, ka nevis mēs apzināmies, jā, ka jums viss ir iedots instrukcijas, ir viss skaidrs, mentori, viss ir vienkārši dariet, bet nē, mēs apzināmies, ka tur varbūt arī no mūsu puses kaut kāds varbūt kļūdas, varbūt mēs kaut ko nebūsim paredzējuši. Taisām tādu iknedēļas mazo sapulcīti, kur mēs redzam, kā šīs pārmaiņas tiek ieviestas, ar ko pie mums griežas, ko mums jautā, un tajā brīdī varbūt tas cilvēks vairāk gatavs būtu atvērsties. Jā, un tas, ko es vēl gribēju pateikt, es domāju pateikt, es arī noteikti iedrošinātu, vismaz vienu reizi pateikt pēc tās formulas, ko tu piedāvā. Nebūs jau tā, ka tas cilvēks tiks iznīcināts kaut kādā mirklī, ka, ja vadītājs nesapratīs, ko grib teikt, tā attiecīgi otrais, trešoreiz tu to netaisīs. Bet man patīk arī, zinām, veids šie algoritmus vai soļi, ka tas, ko es sadzirdēju, ka, ja es eju pie šī vadītāja, man ir šīs sarunas, tad sākumā es apliecinu, ka es neesmu pret, es esmu par. Es saprotu, ka mums ir jāievieš, es saprotu, ka mums ir jādigitalizē, es saprotu, ka mums ir jāpaplašinās, es saprotu vismaz vai nojaušu, ka mēs nevaram, ka mums ir jādara. Otrs, bija interesants, kur teica uzņemties drosmi. Ja pie terapeitiem mums to māca, tad darba vidē tas var uzņemties drosmi nosaukt emociju. Es šodien esmu apjucis, nobijos,
mana pirmā reakcija ir dusmas, ka es nevarēšu izdarīt to, vai jūs visu laiku prasa kaut kādu maiņu, bet nosaukt vārdošu emociju, ja, tas, es domāju, darba vidē tas būtu spēcīgi, jā. Un tad otrs arī, un tad trešais, ko es atdzirdu arī, nu, kādu konstruktīvu nākošo soli, lai nesākās šī atkal pierādīšana vai cīņa, ja. Man šobrīd ir vajadzīgs viens cilvēks, ar kuru es varu iziet kopā. Es būtu priecīgs, ja ar nākošo situāciju ar darbiniekiem tu būtu ar mani, vai ieliekam laiku, izrunājam, jā. Un tad jau man liekas, nu, ja tas vadītāja adekvātuma līmenis ir pietiekami liels, tad es domāju, liela daļa vadītāji priecātos par to. Jā. Nu, tie, kas nepriecāsies. Tie, kas nepriecās, viņi visdrīzāk tās pārmaiņas arī nepatīs ieviest no līdz galā. Zini, kas man te vēl ienāca prātā, kas vēl šeit ir būtiski, ka tajā brīdī, kad mēs arī nododam to informāciju, tā kā, nu, kā tas viss notiks un kāpēc notiks un tā tālāk, vadītājiem ir jādod, te gan, man liekas, ir jābūt tāda, nu, stingrai vadītāja arī, nu, tāda robežai, ko viņš dod, ko viņš saka, ka, nu, mēs esam veltījuši, nezinu, tur 3 mēnešus, jā, tā kā, lai mēs šo, nu, tiešām detalizētu no visādām pusēm, reku 10 galvas kopā saliktu, lai mēs to īstenotu. Lai tas nav tā, ka darbiniekam šķiet, tā ir kārtējā, viņi izdoma pasēdēja vakarā kaut ko te pārdomāja. Ja? Jo ļoti bieži tas, kad cilvēki spītējās, ir tad, kad tās izmaiņas notiek katru dienu, vienkārši tāpēc, ka vadītājiem vakar bija slikts vakars. Ja? Un tiešām tad arī šī informācijas nodošana ar to, kā mēs esam sagatavojušies, nu, ka viņi redz, ka tas tiešām ir nopietni, pie tā ir strādāts, ir sagatavots, tā kā tas nav kaut kāds šī brīža vājums, un rīt mēs visu atkal mainīsim. Es tev piekrītu, es piekrītu. Un man gribās vienu sarežģītāku jautājumu tev iedot. Nu, skaties, es pieņemu vienu situāciju labi. Strauji augiešu uzņēmumu, jauni vadītāji, nepārtraukti jaunas idejas, viņš paskatās Netflixā dara to, un Spotifyā dara to, un rīts iniciatīva jau ir Rīgā un ieviesta. Daļa uzņēmumu ir pretēji, kur tā komanda ir ātrāka, un tas vadītājs joprojām staigā ar savu blociņu un saka, ka viņam nevajag šo mākslīgo intelektu. Viņš saka, ka koki izaugs bez mākslīgā intelekta. Ko darīt tad, ja tā komanda ir gatavāka nekā par šo vadības vienalga īpašnieku akcionāru vai kādu līmeni? Ko tad darīt? Nu, pirmkārt, es teikšu, ka tā ir diezgan ierasta prakse, un pagājušajā gadā es tiešām uzņēmos ļoti daudz ar to saskāros, kad vadītāji ir tik ļoti gan noguruši, gan no tām visām pasaules pārmaiņām, kas ir, no tām visām arī valsts pārmaiņām, kas notiek, ka reāli viņi ir bieži vien tik ļoti noguruši, ka viņi ir, nav vienkārši fiziski gatavi vairs nekādas pārmaiņas pieņemt. Un ar prātu jau mēs visi saprotam, ka vajag iet īzi laikam, tehnoloģijām un visam, bet kad tu fiziski vienkārši esi izsmelts, ja, un tas, ko es tādās individuālās sarunās ar šiem vadītājiem vienmēr saku, pirmkārt, kad es skatos, kāds ir tas līmenis, kad tiešām jau viss ir vienalga un tu vairs negribi savu uzņēmumu, kad tik nedomāt par uzņēmumu, jā, tad es saku, tur ir jāņem vienkārši mēnesis. Tiešām jābrauc prom, jāatpūšās, vienkārši jāaiziet no tās vides, jo ar 2 dienu atpūtu, visbiežāk tas neatrisinās, ja? Un tad jau pēc tā mēneša viņš ir atpakaļ, citās mazliet enerģijās, tagad sēžamies un domājam, kā tagad tev pašam dabūt enerģiju, lai tu vari kaut ko tādu īstenot. Un te ir jautājums, ka kur vadītājam varbūt ir pazudusi arī tā ticība, ka to var īstenot citādāk, attīstīt citādāk, kur viņš ir gatavs šīm pārmaiņām kaut kādām iet uz priekšu. Un visbiežāk es to redzu, tiešām vienkārši kā tādu jau izdegšanas pazīmi. Kad tiešām vienkārši fiziski vienkārši vairs jau neko negrib, tik ļoti no visu noguruši. Un tad ir tā, ka arī man tas konkrēti viena klienta gadījumā, ka tur komanda ir visi gados jaunāki, komanda ir tādi, kas nepārtraukti kaut ko grib, un arī apmācības viņiem dažādas notiek, un viņi tā kā ir tādi, gājēji uz priekšu, un tad viņi aiziet pie tā vadītāja, un viņš sēž tā kā rokas salicis. Viss, ko viņam saka, tas ir tā, viena ausī ieiet, otrā iziet, jo viņš vienkārši neko no tā visa negrib. Un ko darīt tai komandai? Pasaka man. Kas ir svarīgi, ir labi, ja komandā ir kāds, kurš tā kā, kuram ir tomēr kaut kāda mazliet lielāka ietekme uz vadītāju. Parasti tā ir kāds tā kā, ar kuru vairāk varbūt čomojās, Un tad vienkārši viņam pateikt, Klau, paņem palīdzību no malas. Paņem sev coachu vai paņem sev mentoru vai aizvai pie terapeita, tā kā, izdari kaut ko, lai mēs atkal varam tevi redzēt enerģisku, priecīgu, tā kā, ka tu gribi šo uzņēmumu attīstīt. Jo, protams, ja
ja uzņēmējs pats ir tāds, kurš tā kā jau labu laiku ir, jau nekāds, tad tas ir laika jautājums, cik ātri uzņēmums tā kā ies uz leju. Pirmkārt, darbinieki ļoti jūt, cik ilgi viņi tā kā paši tikai uz sevis vilks to visu. Ja vēl ir darbinieki, kas ir iesaistīti kaut kā tā kā uz daļām, uz procentiem, tā kā, kur viņiem ir kaut kā cita interese tajā visā, tad viņi ilgi tādu uzņēmēju vilks. Un tādas pieredzes arī man jau ir, tā kā viņi ir gatavi vilkt, nekas, ka viņš tur vispār malā sēdētais mēs te paši, jo viņi zina tā kā savu interesi no tā visa, ja. Bet ja viņi tiešām ir tīri darbinieka statusā iesaistīti, viņi vienā brīdī vienkārši sāks meklēt citu darba vietu, kur viņi šīs savas zināšanas, prasmes, kaut kādas jaunās idejas var realizēt. Tāpēc, es teiktu, jā, tāds pirmais gājiens, tā kā, ka varbūt tas tāds individuālais pasaka, klau, ejam parunājam, kaut kas tev ar sevi ir jādara. Un mūsu gadījumā, manā piemērā, tur tiešām bija tā, ka pārdošanas vadītājs tad aizgāja pie valdes priekšsēdētāja un vienkārši teica, klau, tev vajag palīdzību no malas. Jā, un tad tāpēc tiku paaicināta, lai gan ar valdes priekšsēdētāju individuāli parunātu, aizsūtītu viņu ceļojumā, tad atnāktu ar viņu pastrādāt, lai viņš būtu gatavs vispār vēl kaut ko komandai dot. Bet tādā ikdienā, ja mēs skatāmies bez visām tādām ceļojumiem un tā, tad tas, ko es saku, jebkurš uzņēmējs, protams, ka viņam ir mega atbildība apakšā. Tas ir mega resurss, kas ir vajadzīgs. Un tāpēc es saku, ja vēl darbinieks var atļauties nestrādāt ar savu enerģiju, uzņēmējiem ir tas jādara. Un es teiktu, katru dienu. Vienam tas ir sports, vienam tas ir, pastaigas dabā, vienam tas ir katru nedēļu viena diena vienkārši off, ir jāatrod tas savs veids, kā es katru nedēļu dabūju tās baterijas atpakaļ. Jo, protams, ka man ir apkārt visi tie apsūceknīši, kas tikai tā vien velk no manis to visu ārā. Un tā ir mana atbildība, lai es vienkārši neaizēju tam visam līdzi. Es absolūti piekrītu. Es pasmaidies, mēģinu ielikt sev tavās stāstītajās kurpēs, un es saprotu, ka es negribētu būt tas valdes priekšsēdētājs, pie kura atnāk un pasaka, Valter, tev vajag palīdzību. Valter aizvēj pie terapeita un paņem varbūt kādu, jā. Tas būtu ļoti jūtīgi. Es tā secināju, arī man kāds no labsirds vēlot to darīja. Jā, tas, ko es sadzirdēju no tevis racionāls, es tiešām sadzirdēju, vēl vienu atgādinājumu, ka jebkuru pārmaiņu realizācija ir vajadzīga enerģija, tad mēs tomēr atgriežamies pie tās vadības atbildības, tie 70–80%, tas ir viens. Otrs, tomēr arī neaiziet bezcerībā arī no komandas un no cilvēku viedokļa ir jāmēģina līdzīgi, kā mēs runājam par to sarunu. Ja? Protams, ka te ir kāds limits, vienreiz mēģina, otrais tā arī galvā nav tava atbildība, bet vienreiz, divreiz mēģināt, un tad, ja nestrādā, tad dodamies tālāk. Jā, dodamies tālāk. Ļoti labi. Daina? Vēl tāda piebilde, ka varbūt, lai atkal veicinātu to, ka arī vadītājs to enerģiju kaut kā dabūja, ka, ja redzam, ka pilnīgi ne, tad atkal tie varbūt, kas viņiem ir pietuvināti, vai tie ir zemāka līmeņa vadītāji, vai kā tā kā, ka viņi tad viņu maksimāli mēģina ievilkt arī tajā vidē, kur viss notiek. Jā, tā kā varbūt kāds saliedēšanas pasākums, kur ir tieši jau no kaut kādu zināšanu prasmju apguve, ko varbūt komanda jau labāk zina, bet vadītājs vēl nezina. Un tad viņiem kopā darbojoties, viņš tā kā ierauga, patiesībā, nav jau viss tik traki, es arī to varu. Ja? Jo vienmēr jāatcerās, ka vadītājs pa lielu ir tieši tāds pats cilvēks kā darbinieks, tieši tāds pats, jā, tikai varbūt viņam ir dzīvē labāk atvērtas zemapziņas programmas saistībā ar strateģisku vadīšanu, jā, bet pa lielam cita žakete viņam vienkārši. Jā, viņš arī piedzīvo visas tās pašas emocijas, viņš piedzīvo visas arī kritumus, viņam arī ir bail no visām šīm pārmaiņām, jo nekur neviens tev nav devis garantiju, ka viss tas tavs 3 mēnešu domāšanas darbs reāli atnesīs tās izmaiņas, jā, kādas tu gribi. Un tāpēc šis tāds, tiešām psiholoģiskais atbalsts no vienas puses uz otru pusi, uz leju, uz augšu, horizontāli, tas ir mega būtisks. Ko, es nedaudz tādu mazu rezumējumu, un tad vēl sarunas noslēgumā gribējās parunāt arī par to, tādu ļoti privāto plakni. Tas, ko es domāju, ka mēs varam kaut kā sastrukturēt, ir, tas pirmais ir tā lielā vadītāja loma, gan ar enerģiju, gan ar detalizāciju, gan ar laiku, vismaz 1:3 vai 1:1, kā mēs tur runājām, gan atcerēties, tad tos visus aspektus ir. Otrs ir, vēlreiz tomēr atgādināt, ka
Tas ir dialogs arī no šie darbinieki vai saņēmēji puses prast konstruktīvi, pozitīvi, korekti, iespējams pēc tās ieteiktos formulas arī aprunāties. Un trešais vide, jā, es domāju, nu velti, protams, ka mēs nevaram salīdzināt sevi tur ar Spotify, Google vai citām šīm platformām, un tomēr velti viņi ir radījuši šīs piekdienas vai sesijas. Es teiktu, tā ir vide, jā, tā varbūt anonīma paskatīt, bet tā ir tomēr sistēmiski radīta vide, kurā tam cilvēkam tā drošība ir vajadzīga, vai ne? Jo bez viņas nebūsim. Un ja mēs tagad paliekam to darba dzīvi nedaudz nost, privātā dzīve nedaudz, un es iedošu savu sajūtu, un tad tu pasaki, jo redzi, es, kā treneris un būdams arī šajā mācību nozarē un izaugsmē, visu laiku ir jāmainās un ārpus komforta zonu, un šie saukļi ir labi zināmi. Un tad, jo vairāk es domāju par šo sarunu, jo vairāk es domāju, ka man liekas, ka tur arī kaut kas nav patiesība. Jo tas cilvēks tomēr lielā mērā, viņš grib to drošību. Secināja, ka es taču virtuvē neesmu savu iestrādāto instrumentu klāstu. Es nemainu katru nedēļu. Es gribu justies droši, zinādams, kur tā panna un kur tas nācis stāv. Uz darba vietā, sava kārtība. Ja cilvēkiem ir stāvvieta automašīnā, sava kārtība. Nevelti cilvēks neiet katru dienu uz savu sporta klubu, ja viņš sporto. Tātad kaut kur tā vēlme pēc šīs drošības stabilitātes ir tik lielas, ka savā ziņā, es tagad drusku pretrunu runāšu mūsu to sarunai. Man liekas, ka savā ziņā tās pārmaiņas ir kaut kas pretdabīgs. Ja mēs visu laiku gribam atpakaļ drošībā, iedod savu skatu šo dilēmu, un tad ko tāds normāls cilvēks privātā dzīvē ar to var darīt. Zini, man liekas, ka te ir ļoti būtiska tāda pamata vispār dažiem vārdiem, pamata izpratne. Un tas, ko es bieži arī komandām stāstu, ka mums ļoti daudziem, un to arī sabiedrība mums uzspiež vārdu stabilitāte. Un tāpēc mēs kā viņu meklējam visur to stabilitāti. Un tas, uz ko es mudinu, meklē augošu stabilitāti, stabili augošu vidi, ar domu, ka jo ļoti daudziem tā kā stabilitāte, jā, tas tā kā, tikai neaiztiekam, lai viss tā kā šobrīd ir, jā. Bet, kad es domāju par stabili augošu vidi, par stabili augošu uzņēmumu, par stabili augošu ģimeni, par stabili augošu, ienākumu līmeni, jā, tad tas man tīri emocionāli dot, jā, es tā kā jūtos tajā stabili, tas nozīmē droši, bet es visu laiku augu. Un, manuprāt, te ir tā būtiskā tāda iekšējā tāda paradigmas maiņa, jā, ka, lai kur es arī iešu, es tā kā veidošu kā to stabilo savu vidi, bet apzināšos, ka visu laiku jāaug ir uz augšu. Un, kad mēs tā kā šo te mainam sev to iekšējo paradigmu, tad, manuprāt, mēs sākam vairs netik baidīties tā kā paplašināt savu komforta zonu, jo tad es sapratīšu, ka es turpinu stabili augt uz augšu. Ja? Jo tas, ko es cilvēkiem saku, mums tā kā, mums vienmēr visiem ir kritumi un pacēlieni, bet kas ir būtiski, lai tas visu laiku ir uz augšu. Tā kā nevis tikai uz leju, bet tā kā ar kritieniem, bet uz augšu, jo kritieni mums tā kā stiprina garā un ir vajadzīgi. Ja? Un arī par šo drošību, tad sev sakot, jā, ka, protams, ka es negribu katru dienu, lai man šodien salūst leduskapis, rīt salūst mašīna, parīt, tā kā katru dienu man ir kaut kādas pārmaiņas, ja? Bet es tā kā gribu, lai šodien man ir viena mašīna, bet varbūt pēc mēneša mēs arī sievai tur arī nopērkam mašīnu, ja? Tā kā stabili augam uz augšu, ka šoreiz mēs tur gadā atļāvāmies tikai vienu ceļojumu, bet ja mēs šīs izmaiņas uzņēmumā ieviesīsim, mēs atļausimies 2 ceļojumus gadā. Tā kā skatīties uz tos kā tādu augošu, tā kā uz augšu visu laiku. Un tad tas vārds stabilitāte, tad viņš vairs nekļūst tāds, manuprāt, degradējošs, kāds viņš šobrīd ir cilvēku apziņā. Šis ir ļoti interesants, stabila augoša vide, jā, jo es, kamēr tu runāji, es klausījos, man nāca dažādi salīdzinājumi, jā, jo mēs kaut kur vakar diskutējām par to, kā, protams, ka tas ir iestrādāts pārdošanā, kā, teiksim, tev pieminēt arī, kā cilvēki maina automašīnas, un tur bija interesants viens vakardien piemērs par to, ka vienam vācu autoražotājiem viņam mainās modeļi, bet viena podziņa, kā cilvēks regulē rādio, viņa paliek tā pati. Un pēc būtības tas jau tāds,
Nu, tā ir smalka manipulācija. Ja viņš iesēžoties tajā jaunā mašīnā, viņš jūtas droši, jo tā radio podziņa ir tāda pati. Bet vispārējais jau ir skaists, spīdīgs un digitāls. Un viņš vienlaicīgi jūtas kā mājās, vienlaicīgi kā jauns. Un kaut kur jau ir tas, ko tu saki. Jā, jo tad manā virtuves piemērā tas nozīmē, ka man nav katru dienu jāmaina naži vai katlu novietojums, bet es varu paņemt jaunu instrumentu, vienu jaunu recepti, kaut ko vienu jaunu. Tieši Nu, tā, labi, kaut nu ko saki, nedaudz. ja Es par kaut to ko mašīnu nedaudz. un to radio rullīti. Vienā uzņēmumā arī tāpat viņiem viss tā kā arī vide mainījās, coworkingi atvērās, un tā kā viņi pilnīgi dizainē visu mainīja, bet viņi darbiniekiem saglabāja viņu krēslus. Un tas arī par to psiholoģisko momentu, ka es savu krēslu paņemšu līdzi. Man te viss var jukt un brukt un mainīties, bet tā kā nu vismaz kaut kas man tajā būs, pie kā es pieturēšos. Šis ir labs piemērs. Šis ir labs piemērs. Respektīvi, arī tad, kad mēs privātā personīgā dzīvē kaut ko mainām, mums jāatcerās, nu, kas ir tas, kur mēs to drošību saglabājam, un kas ir tas +1, kas ir tā interesantā lieta. Ko darīt tiem, kam neko nepatīk mainīt, kam patīk ir tā, un katrs sauciens pēc maiņām viņš uztver ar nē, tikai nē. Ir kaut kāds padoms šiem cilvēkiem, ko tu teiktu? Ja kāds saka, neko nemainīšu, neko negribu mainīt. Jums datori nestrādās, mans blociņš izdzīvos. Ko tu ieteiktu šiem cilvēkiem? Nu, es teiktu, ka vienā brīdī vienalga viņu pasaulē piespiedīs pie šīm izmaiņām. Un jo ilgāk cilvēks pretojas, jo patiesībā viņam tas vēlāk ir smagāks spiediens. Bet noteikti pasauli izdomā, kā piespiest. Ja? Te jau ir vairāk, man liekas, tāds jautājums arī par enerģiju, vispār kā mēs te ikdienā attīstāmies. Un tā, ka ja es tā kā visu laiku pretošos to, ka man durvis, nezinu, taisās uz domofonu, ja, tad vienā brīdī vienkārši man uzliks domofonu un man vienkārši nebūs variantu. Jā, tā kā, un pasaule uz šīm te pārmaiņām, viņa vienā brīdī piespiež tos, kas, tik ļoti pretojās. Un es teiktu, ka tā ir normāla parādība, ka, tā mēs augam. Ir tie, kas ir gatavi vismaz pielāgoties, un tie, kurus pielāgot tikai jau, tā kā no augšas. Saki, ko tu domā, vai tā vērtēksim pret, es atļaušos viņu nosaukt par tiem Instagram, TikTok padomiem, kas cilvēkiem iesaka attīstīt otru smadzeņu puslodu, tīrīt zobus ar kreiso roku, katru dienu braukt citā maršrutā, pastrādāt kaut kur, pārsēsties citur, kaut ko mainīt. Ko tu ieteikti? Tās ir muļķības vai tie ir padomi, kuros ir vērts ieklausīties? Es teiktu, ka ir vērts pamēģināt. Ja? Es vienmēr esmu par to, ka lai neturēties tikai pie vienas paradigmas, jo, manuprāt, tas, kas cilvēkam tieši neļauj tā kā paplašināt šo savu augošo stabilitāti, ir tad, kad viņš ļoti kategoriski dara tikai šādi. Un tieši šīs te kategorijas mums patiesībā iedzen slazdos. Tāpēc, pamēģini, paskaties, kas ar tevi notiek, ka tu sāc zobus citādāk tīrīt. Kas ar tevi notiek, ka tu šodien citur pārēj ielas pusi. Kas ar tevi notiek, ka tu šodien nevis grāmatu paņem fiziski, bet tomēr paņem elektro, kas tev manā variantā. Man ļoti nepatīk grāmatas lasīt, jā. Bet es paņēmu, lai sajust, kas ir tas. Kāpēc es tur pretojos, kas tur patiesībā tam ir apakšā. Ja? Un tas ir visu laiku tāds iekšējs attīstības darbs, ka es vienkārši sajūtu, kas manī mainās, kādas sajūtas manī tas raisa. Un tāds atkal veids, kā sevi iepazīt. Ja? Un es teiktu, ka tajā tik ļoti strauji mainīgajā pasaulē mums vajag šos veidus, kā sevi iepazīt. Ja? Tiešām mēģināt to kaut ko darīt, testēt, lai saprastu, ka es neiestagnējos, jo lielākā daļa jau, kas tie vislielākie to pārmaiņu, kas baidās, viņi vienkārši tik ļoti ir iestagnējušies. Un to, kas nelokās pats, tad viņu locīs. Labāk pašam locīties. Šī ir interesants tāds domāšanas, cita perspektīva uz šo jautājumu. Jā, jo redzēt, tanī brīdī, kad tev ir sajūta, ka tu nevari mainīties, ka tā pasaule spiež, neizbēgam ir kāda pretestība. Tanī brīdī, ka tu nejūties droši, neizbēgam. Bet tā kā, ja tu saki, ka pārmaiņas var pastīties arī kā tādu pašu izaugsmi, pašu iepazīšanu. Ja es varētu apstīties, kāpēc es tā jūtos, ja pieaugusi vīrietis vai pieaugusi sieviete vai jauna meitene vai jauns vīrietis, ja, kāpēc man rada šo sajūtu tādu. Tas ir interesanti, jā, tas patiešām ir interesanti, ja mēs to uztvertu kā tādu mikroterapiju, ja, kurā mēs varam paskatīties. Labi, ļoti labi.
Es vēl vienu piebildītu, pateikšu, tā kā konkrēts piemērs. Šodien tieši ar vienu klienti par to runājām. Viņi saka, tā kā pie manis nāk klienti, un viņi tā kā ar dažādām pretenzijām par to. Jā, un saka, nu, ko man ar viņiem darīt, kā man ar viņiem tikt galā. Un tad es saku, paskaties uz to, kur tev šobrīd pret pasauli ir pretenzijas. Tev, ja? Jo, ja tas viss nāk uz mani, tas nozīmē, ka kaut kur manī šobrīd ir pretenzijas uz pasauli. Viņi vienkārši man mēģina to parādīt. Un es varu, cik gribi, tā kā mēģināt viņus no sevis tā kā atbaidīt vai kaut kā, bet kamēr es sevī to jautājumu neieraudzīšu, tikmēr man šie spogulīši būs vajadzīgi no malas. Un tā arī ar pārmaiņām. Tā kā, jo ilgāk es tam pretošos, jo man vairāk rādīs veidus. Tā kā, nu tad šādi, ja ne šādi, nu tad šādi mainies. Tā kā ieraudzīt sevi tajā visā. Paldies. Paldies. Nu ko, Daina, no manas puses es teikšu tev paldies šobrīd šai sarunai. Es ceru, ka mēs radījām kādu pievienoto vērtības, arī pajautāšu tev šo adrīnisko saiti, jo, nu jā, mēs paskatījāmies no šī vadītāja puses, centāmies paskatīties no cilvēku, no darbinieku puses, un arī personīgā privātā dzīve. Kādreiz ir tas joks, un kas daļai arī nav joks par to, ka visvairāk ir iemācās tie, kas paši māca, vai tie, kas paši runā. Jā, jo patiesībā vajadzētu maksāt nevis tiem dalībniekiem, bet vajadzētu maksāt tiem, kuri māca, jo viņi ir iegulēji. Un saki, ja es pajautātu, ko tu pati ieguvi no šīs sarunas, ko klausoties sevi vai kādus manus kopsavilkumus, kas bija tavs lielākais ieguvums, ar ko tu gribētu noslēgt šo sarunu? Priekš sevis es noteikti paņemšu vēlreiz šo atgādinājumu, cik svarīgi ir dot laiku arī otram cilvēkam pārmaiņās. Jo es pēc dabas esmu ļoti ātra, strauja, jā, tā kā, ja es saku, ka šādi es darīšu, tad es šādi arī daru, jā, bet dažreiz es teiktu, ka jā, vēl, tā kā piedomā pie tā, kā es citiem to nodot, tā kā, nu, ka viņiem varbūt tiešām tas laiks dažreiz ir vajadzīgs vairāk nekā man, tā kā šo es tādu īpašu atgādinājumu, nu, un tāds virs atgādinājums, manuprāt, tāds pavisam vienkārši, jā, vienmēr atcerēties, ka, lai kādas arī tehnoloģijas, roboti mums būtu priekšā, kas mums palīdz asistenti, tagad GPT asistenti un viss kaut kas, ka pirmkārt atcerēties, jā, ka mums priekšā ir cilvēks ar visām savām izpratnēm, sāpēm, emocijām, ko viņš arī darba vidē ienes no privātās dzīves. Tā kā atcerēties, ka ja man šis cilvēks ir svarīgs gan manā komandā, gan manā uzņēmumā, nu tad vienkārši biežāk ar viņu parunāt, biežāk varbūt uzjautāt, kā viņš tiešām šobrīd jūtas. Paldies. Nu ko, paldies tev kā cilvēkam par šo sarunu. Tas bija tiešām interesanti un mums šķietam vienkārši sarežģīti, bet jā, liels paldies tev. Nu ko, nu tiekamies viņa partners mācībās, jā? Paldies tev. Lai labdien. Paldies, jā. Atā.